Turpināsim iesākto. Mums ir pirmais uzdevums pārvērst ledu par ūdeni. Sāksim jau ar to, ka mums ir jau ledus, kas ir uzsildīts līdz 0 grādiem, bet tas vēl nav pārvērsts par ūdeni. Šeit ir 0 grādi, un mums ir jāpanāk tas, ka mēs no vielas, kura vēl ir ledus, pārvēršas par ūdeni, jeb šķidrumu. Tad mums jānokļūst no B līdz C, un tas prasīs noteiktu daudzumu siltumu Q. Sāksim. Uzdevums izskatās sekojoši. Cik daudz siltumu jāpievada 5 kg ledus, kura temperatūra ir tuvu 0 grādiem, lai tas izkustu? Kas mums ir dots? Tātad mums ir dots ledus masa. Masa ledum ir 5 kg. Tas ir kilogramos, līdz ar to nav jāpārveido. Un vēl mums ir jāzina, cik daudz siltuma jāpievada uz 1 kilogramu ledus. Šo te parametru sauc par lambda. Tātad tas ir īpatnējais kušanas siltums, ja nemaldos. Īpatnējais kušanas siltums, jā. Un ledum tas ir 330 kilodžauli uz kilogramu. Mēs varam uzreiz to pārveidot pamatmērvienībās džaulos uz kilogramu. Tad tas būs 330 tūkstoši džauli uz kilogramu, jo vienā kilodžaulā ir 1000 džauli. Tā, tas ir. Un kas mums ir jāprēķina? Siltuma daudzums. Siltuma daudzums. Formulu mēs zinām, šim gadījumam tas ir Q ir vienāds ar lambda reiz M. Un vairāk mums šeit nevajadzēs nekādu citu formulu. Tā, liekam iekšā. Q ir vienāds 330 tūkstoši reiz masa, kas ir 5 kilogrami, reiz, jā, ir vienāds ar, ņemam kalkulātoru. Kalkulators, ko mums saka, 330 tūkstoši reiz 5 ir 1 650 000. Tā, 1 650 000 džaulu. Vienā miljonā, vienā megadžaulā ir miljons džaulu. Mēs varam šo te pārvērst ērtākās mērvienībās. Tātad 1 megadžauls ir 1 miljons, 6 nulles, 1 miljons džaulu. Līdz ar to šo te izdalot ar miljons, iegūst 1,65 megadžauli. Abas atbildes ir pareizas, šis ir ērtāks. Un tā ir mūsu atbilde. Ir nepieciešams 1,65 megadžaulu liels siltuma daudzums, lai uzsildītu 5 kg ledus par ūdeni.